Rīgas Lielās ķildes Eldermaņu grāmata. 1558. gadā pēc Marijas piedzimšanas dienas Frīderiks Felkersāms, arhibīskapijas virsnieks, tika sakauts, un nedaudz no viņa nodaļas tika prom. Krievi ar lielu spēku atkal iebruka Rīgas arhibīskapijā un ieņēma Skujenes, Ņītauras, Jaunpils, Mālpils pils un tās nodedzināja. Vācieši no tām aizbēga, un krievi tās varēja paturēt. Krievi paņēma visus lielgabalus, zvanus un visu, ko tur varēja atrast. Tad no turienes viņi izplatās kā zvejnieku tīkls no abām pusēm. Vispirms viena nodaļa devās tālāk un nonāca pie Siguldas pils, bet no pilsas tika atsista. Viņi dedzināja, laupīja, kāva, pagriezās atpakaļ, nodedzināja Ropažu pili un tad devās uz Jaundzirnavām, nodedzināja Dzirnavas pie pilsas un tad uz Daugavgrīvu.